Šodien raidījumā stāstīsim par Rīgas Tehnisko universitāti, kur šogad atzīmē savu 150. gadskārtu. Atspoguļosim, kādi ir bijuši universitātes vēsturiskie aspekti laika griežos, spilgtākās personības un esošā izaugsme. Ieskatoties vēstures lapspusēs, Rīgas Tehniskās universitātes pirmsākumu meklējam 1862. gadā, kad 14. oktobrī darbu sāka Rīgas Politehniskā augstskola, kā pirmā daudznozara tehniskā augstskola tā laika Krievijas impērijā. Rīgas Politehniskā augstskola 1896. gadā tika pārveidota par Krievijas impērijas oficiālu augstskolu Rīgas Politehnisko institūtu, kurā mācības notiek krievu valodā. Nostiprinoties neatkarīgajai Latvijas valstī, 1919. gada 28. septembrī oficiāli tika atklāta Latvijas augstskola ar 9 fakultātēm. Pirmo reizi Latvijas vēsturē mācības augstskolā notika latviešu valodā. Uz Latvijas valsts universitātes bāzes 1958. gadā tika atjaunots Rīgas Politehniskais institūts. Tas atkal kļuva par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi, kurā mācījās gandrīz 3000 studentu, un jau pēc pirmajiem 5 mācību gadiem studentu skaits palielinājās vairāk nekā 3 reizes. Rīgas Politehniskais institūts savu pašreizējo nosaukumu Rīgas Tehniskā universitāte iegūta 1990. gada 19. martā. Kopš tā laika augstskolā notiek studiju procesa reorganizācija, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību Latvijas tautsēmniecībai raksturīgajās nozarēs. Vienlaicīgi šī ir 150 gadu jubileja mūsu augstākai izglītībai Latvijas teritorijā vispār. Es gribētu vispirms vēsturiski minēt tos slavenākos absolventus, kas mums bija pirmajos 50 gados. Paulu Valdēnu, mūsu slaveno ķīmiķi. Pirms 2 gadiem viņš tika atzīts vēlreiz par visvairāk citēto ķīmiķu pasaulē, un tas ir liels gods Rīgas Tehniskā universitātei. Vēl es gribētu noteikti minēt tādus slavenus absolventus kā Friedrichs Zanderu, kurš bija pirmais plānotājs lidot uz citām planētām, uz Marsu, pieņemsim, un arī viņa vadībā pirmās raķetes tika palaistas. Tās jau gan bija Padomju Savienības teritorijā 30. gados. Tad vēl noteikti ļoti būtisks ieguldījums ir mūsu bijušam studentam Mihailam Dabrovoļskim, kurš pēc studijām Rīgas Politehniskā institūtā aizbrauc uz Vāciju, un tur AEG firmā sāka izstrādāt projektus, un faktiski ir mūsu 3-fāzu maņasrāvas ieviešanas tēvs. Tad es vēl gribētu noteikti vienu no pirmajiem Rīgas Politehnikuma absolventiem minēt Džordžu Armstedu, kurš bija 11 gadus Rīgas pilsētas mērs, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, un faktiski, kurš izveidoja Rīgu tādu, kā viņa ir tagad. Leonīds Ribīckis arī uzsver, ka Rīgas Tehniskā universitāte tā ir daļa Rīgas un daļa Latvijas tautas kopumā, jo šo augstskolu ir absolvējuši gaišākie Latvijas prāti. Rīgas Tehniskajā universitātē ir padomnieku konvents, kurā darbojas mūsu absolventi vairums no vadošo Latvijas uzņēmumu vadītājiem, tādi kā Adriāns Dāvs no Latvijas gāzes, Juris Savickis no ITER Latvija, tāpat Latvenergo valdes priekšsēdētājs un Lattelekom un arī vēl daudzi citi. Tie visi ir mūsu absolventi un aktīvi darbojās padomnieku konventā. Šodien Rīgas Tehniskā universitāte sastāv no 8 fakultātēm, vairākiem zinātniskiem institūtiem, kā arī 4 filiālēm dažādās Latvijas pilsētās. Ņemot vērā, ka Latvijā un arī visā pasaulē strauji pieaug nepieciešamība pēc enerģētikas un energoapgādes speciālistiem, raidījuma turpinājumā sniegsim ieskatu vienā no Rīgas Tehniskās universitātes perspektīvākajiem studiju virzieniem. Atjaunojoties Rīgas Politehniskajam institūtam 1958. gadā, nodibinājās atsevišķas inženieru fakultātes. Bija mehānikas, būvniecības, ķīmijas un bija arī enerģētikas fakultāte.
Šajā fakultātē bija apvienots visas tās specialitātes, kas saistījās ar elektrotehniku un siltumenerģētiku. Uz enerģētikas fakultātes bāzes vēlāk nodibinājās un nodalījās gan automātikas un skaitļošanas fakultāte, gan radiotehnikas fakultāte. Šobrīd mūsu fakultātē ir 3 institūti, kur tātad strādā gan vides, gan enerģētikas, gan elektrotehnoloģija datorvadības jomās. Man bija tas gods strādāt par dekānu 80. gadu beigās un 2001. līdz 2011. gadam. Svarīgākais periods bija tad, kad mainījās visas studiju programmas, kur mēs pārgājām no šauri specializētajām studijām uz atsevišķām bakalaura maģistru studijām. Un jāsaka, ka mums lielu palīdzību sniedza tieši ražošana. Kopā ar speciālistiem mēs izstrādājām studiju programmas, kurās ietvērām visus tos priekšmetus, kuri ir nepieciešami mūsu Latvijas energosistēmai. Rīgas Tehniskās Universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē šobrīd galvenais mācību process ir vērsts uz elektrotehniku un vides zinātnēm. Agrāk fakultātes mācību bāzē dominēja arī siltumtehnika un enerģētika. Tagad siltumtehnika pastiprināti tiek mācīta un pētīta būvniecības fakultātē un siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā. Esošais enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns uzsver, ka darba tirgū pieprasījums pēc jauniem un zinošiem enerģētikas, vides un elektrotehnikas speciālistiem tikai augs. Es esmu drošs, ka mūsu fakultātē ir sagaidāms vēl tikpat ilgs mūžs tādā vai citā formā, jo enerģētika kā joma un enerģētika kā tēma zinātnē un izglītībā noteikti iegūs aizvien lielāku un lielāku nozīmi. Jau tagad valsts prioritārajos izpētes un attīstības virzienos enerģētika dominē. Tas pats ir sakāms arī plašākā mērogā pa Eiropas Savienību. Arī tur milzīgi finanses līdzekļi tiek novirzīti tieši izpētē enerģijas, enerģētikas virzienā. Attīstoties sabiedrībām un valstīm, arī energosistēmas attīstās un pieprasījums pēc speciālistiem, elektrotehniķiem, enerģētiķiem aizvien būs pieauguši. Mums būtībā jāspēj šis pieprasījums kaut kādā veidā apstrādāt. Jāatzīmē arī fakts, ka Rīgas Tehniskā Universitāte sekmīgi strādā arī zinātniskās pētniecības virzienā. Katru gadu mēs cenšamies uzlabot kā savu studiju procesu kvalitāti, tā arī arvien aktīvāk iesaistamies zinātniskā pētniecībā. Rīgas Tehniskajā Universitātē ir noslēgts līgums ar CERN, ar šo te vislielāko un visdārgāko zinātnisko pētniecības centru, jeb pātrinātāju, kurš ir uz Šveices un Francijas robežas. Un tieši energoelektronikas jomā jau mūsu doktorants tur strādā un ir plāni, ka nākotnē vairāk zinātnieki tieši sadarbosies ar šo neatkarīgo pasaules pētniecības centru numur 1. Tāpēc es domāju, ka mēs daudz ko varam dot tieši enerģētikas jomā un mums ir liela panākuma. Rīgas Tehniskās Universitātes vēstures lapspusēs ir ierakstīts ITER Latviju prezidenta Jura Savicka vārds, kurš šodien pauž lepnumu par savu alma materi un dalās savās atmiņās. Ar RPI saistās man vislabākās atmiņas. Toreiz mēs bijām visi jauni, skaisti, zinātkāri, mācījāmies daudz, protams, strādājām, bet tajā pašā laikā arī kaut kā ļoti veiksmīgi un jautri pavadījām arī brīvo laiku. Es pie tam vēl spēlēju RPI komandā volejbolu, pēc tam es spēlēju arī studentu izlasē volejbolu, tā kā man tās dienas bija diezgan cieši piepildīts. Bija grūti, teikšu atklāti, ja? Bet tik un tā, es domāju, ka tie bija viena no skaistākajiem maniem dzīves gadiem. Šodien Juris Savickis ir viens no spilgtākajām biznesa personībām Latvijā. Pēdējos 20 gadus Juris Savickis aktīvi strādā enerģētikas jomā. Tomēr laikā, kad bija nepieciešams izdarīt izvēli par labu kādai no tā laika Rīgas Politehniskā institūta fakultātēm, savu izvēli kopā ar draugiem izdarīja pavisam nejauši. Mēs kaut kā kopīgi gājām uz Politehnisko, izvēlējāmies fakultātes, kas tā kā labāk skan, sarežģītāks.
tur automātikas kompleksās mehanizācijas fakultāte, vai ne, tas skaisti skanēja toreiz. Man jau gadījās tā, kad es iestāju eksāmenos pirmo gadu netiku uzņemts. Matemātikā dabūju 2, apaļ 2. Bet tas bija tāds pilnīgi jocīgs gadījums, jo nevarēja vienkārši sakoncentrēties uz eksāmena uzdevumiem, jo blakām sēdēja viena meitenīte, kura bija tāda pati grupa, tas pats variants, un it kā man bija iespēja norakstīt, un es centos to darīt, un beigās man palika kauns, un tad es atdevu to lapiņu vienkārši tāpat un aizgāju projām. Bet pēc gada es noliku pirmo eksāmenu uz 5, toreiz bija tāds likums. Ja tu pirmā matemātika noliec uz 5, tad es no pāriem eksāmeniem atbrīvots. Un tā man arī pēc gada tā gadījās. Es matemātiku noliku uz 5 un tika atbrīvots no pāriem eksāmeniem un bija ļoti tāds priecīgs students. Atceroties savus studiju gadus, Juris Savickis atzīst, ka Rīgas Politehniskais institūts un tagad Rīgas Tehniskā universitāte spēja saviem studentiem garantēt labas iespējas darba tirgū. Toreiz jau mēs bijām ļoti industrializēti pilsēta un valsts. Un mēs bijām ļoti labi inženieri, tas man jāsaka atklāti. Un tie cilvēki, kas tolaik beiguši Rīgas Tehnisko universitāti, šodien ir akadēmiķi, profesori un tā tālāk. Man tiešām lepnos par viņiem, jo es viņus visus redzu, ka tie visi cienījami zinātnieki, pasniedzēji. Un tiešām tas nozīmē, ka augstskola bija ļoti kvalitatīva. Es domāju, ka šodien sakarā ar to krīzi, un kā tas viss notiek, programmas tiek pārveidotas, mēs esam zināmā tādā pārejas periodā. Bet šajā pārejas periodā es redzu, ka tie, kas beidz politehnisko, tie atrod labu darbu. Bet es ceru, ka būs vēl labāk. Šodien sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti turpinās daudziem tā laika absolventiem. Uzņēmums ITER Latvija katru gadu atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes labākos studentus un Rīgas Tehniskās universitātes centienus nākotnes speciālistu sagatavošanā. Enerģētika ir galvenā faktiski joma, uz kuru balstās tautsaimniecība. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti vajadzīgi gan lielākiem uzņēmumiem, tādiem kā Latvenergo, tādiem kā Latvijas gāze un vēl daudziem citiem. Tā kā es domāju, ka noteikti ka tas ir ļoti svarīgi. Tā pašā laikā man gribētos, lai varbūt mēs tā neatdodam tādas prioritātes citām augstskolām. Kā piemēram, mēs zinām, kad iet runa par Visaginas būvniecību, par Visaginas atomu elektrostācijas būvniecību Lietuvā. Tad mēs kopā ar Ekmaņu kungu, kas ir mūsu Zinātņu akadēmijas prezidents, kā jūs ziniet, un toreiz Aknietu kungu norunājam, ka mums noteikti ir jāizveido pāris grupiņas ar atomfiziķiem, ar topošiem atomfiziķiem. Tas tagad tā teoretiskā līmenis to vairākas reizes esam apsprieduši, bet es domāju, ka mēs pie tā nonāksim. Šodien arvien vairāk jaunieši izvēlas savu nākotni saistīt ar humanitārijām zinātnēm. Juris Savickis atzīst, ka tehniskā izglītība cilvēka dzīvē spēj sniegt daudz vairāk priekšrocību. Tas mūžīgais strīds vai ne starp tehniķiem un humanitāriem, bet kaut kā man likās tā, ja cilvēks nesaprot, kāpēc kustās trolejbus un kāpēc brauc tramvajs, tad viņiem droši vien būs daudz grūtāk pat dzīvi iet nekā, teiksim, cilvēks, kas tās lietas saprot. Tehniski izglītots cilvēks manās acīs, viņam nekad nav par vēlu sākt izglītoties humanitārajās zinātnēs. Tā pašā laikā otrādi ir ļoti kaut kā grūtāk. Man tā kā liekas pašam, kad tā pirmā augstskola, kas būtu jābeidz tādam normālam vīrietim, tā būtu tehniska augstskola. Mūsu sarunas noslēgumā ITER Latvija prezidents Juris Savickis arī izsaka savu novēlējumu. Man jānovēl tā, ka tehniskā izglītība ir kolosāla, bet neaizmirstiet to, ka katri nākošie gadi jums atkal būs jāmācās. Tas visam pamats. Lai jūs varētu efektīvi strādāt, visu laiku būs jāmācās. Un tas jau skaisti. Tas ir ļoti skaisti, kad cilvēks spēj grib mācīties. Nenoliedzams spilgta personība enerģētikā ir arī akcijas sabiedrības Latvijas gāze valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis, kurš šajā jomā strādā kopš tā laika Rīgas Politehniskā institūta absolvēšanas. Sarunā ar mums Dāvikungs atzīst, ka ir gandarīts, ka liktenis viņam atvēlēja tieši šo profesiju, taču sākotnējā studija izvēle nebūtu nav bijusi mērķtiecīga. Man ļoti patīk Šveika vārdi. Viss ir nejaušību varā, viss ir tā kā karā. Un, ziniet, es absolūti nebiju domājis iet uz
Rīgas Politisko institūtu. Man bija dzīvē pavisam citi mērķi. Es gribēju iet uz Lauksaimniecības akadēmiju, pabeigt mežsaimniecības fakultāti, kļūt par mežģini. Jo man ārkārtīgi patīk daba arī šodien. Man ļoti patīk jau tajā laikā medības, zveja, un es sev nevarēju iedomāties citu profesiju, ja, kā profesiju, kas ir saistīta ar dabu. Bet dzīvē viss mainījās. Mēs braucām uz Rīgu kopā, komanda, kurā es spēlēju basketbolu, un visi komandas biedri bija izlēmuši iet uz Rīgas Politisko institūtu. Man bija jākāp ārā Jelgavā, un dabīgi, kad pēdējā mirklī mana komandas biedri man paņēma aiz rokas un aizturēja, nē, tu ārā nekāpsi, tu brauks ar mums kopā, un mēs visi iesim mācīties Politiskajā institūtā un spēlēsim kopā atkal visu basketbolu. Tā arī notika. Visi draugi devās uz Rīgu, bet kurā fakultātē iestāties, īsti skaidrības tomēr nebija. Kaut kur tai vienā fakultātē, celtniecības fakultātē bija santehnikas nodaļa, kur arī bija vārds gāze. Un mums bija viens gudrāks teica, ka gāzei būs milzīga perspektīva. Nevelti saka, ka studiju gadi ir tie skaistākie, un tieši tajā laikā cilvēks veidojas par personību. Tajā laikā bija ļoti augstas kvalifikācijas pasniedzēji, bija ļoti augstas prasības no pasniedzējiem, bija jāapmeklē absolūti visas lekcijas, viss tas bija ļoti svarīgi. Bet tam, jāsaka, institūtā tajā laikā bija ārkārtīgi attīstīts bez mācībām sporta dzīve un kultūras dzīve. Institūtam bija savs koris, savs deja ansamblis. Institūtā studenti nodarbojas ar visiem sporta veidiem. Vēl tāds moments nebija slikts. Pirmā kursā bija jāstrādā. Pa dienu jāstrādā, vakarā jāmācās, kaut gan es biju dieniniekos. Un jāizstrādā bija celtniecībā. Un par to saņēma arī naudu. Tad saņēma stipendiju un saņēma arī algu. Un varu pateikt, kad mēs lepni dzīvojām. Ļoti plašs spektrs bija ķīmija, dabīga arī fizika. Ja? Šodien es uz visu to pastāstu, ka tas var būt vai nebija pa daudz no vienas puses, bet no otras puses praktiski mēs kaut kā kļuvām bagātāki tomēr. Kad tu aptver tomēr kaut kur visu to sfēru aptver. Ja? Kad jaunie speciālisti iegūst savus diplomus, viņiem bija liels priekšrocības, jo bija milzīgs speciālistu pieprasījums darba tirgū. Šodien Adrians Dāvis atzīst, ka ir pateicīgs saviem komandas biedriem un savai universitātei par zināšanām, kuras šodien tiek nodotas jaunākošajām paaudzēm. Tā viss bija pilnīgi nejaušība. Un es savu mūžu nedomāju, ka es kļūšu par gāznieku. Vēl vairāk es nedomāju, ka es to gāzi iemīlēšu no sirds. Un ka es gāzei atdošu visu savu mūžu un arī visu laiku šajā gāzē strādāšu. Arī akcijas sabiedrība Latvijas gāze katru gadu atbalsta labākos studentus un palīdz studentu praktisko darbu īstenošanā. Adrians Dāvis arī atzīst, ka šodien enerģētikas jomā jaunajiem un topošiem speciālistiem perspektīvas kļūst aizvien plašākas. Un šodien šī sfēra ir daudz lielāka nekā viņa bija, teiksim, 15-20 gadus atpakaļ. Tad tas enerģētikas diapazons tā nav tikai elektroapgāde un gāzes apgāde vai siltuma apgāde. Tā šodien ir, kas ir ļoti svarīga tēma, tas ir atjaunojami energoresursi, kuriem ir milzīga perspektīva. Tas ir saules enerģija, vējas enerģija, zemes siltuma izmantošana, tad, teiksim, arī zaļā enerģija, kas ir saistīta, teiksim, ar šķeldu, granulām un tā tālāk. Tas ir, varētu teikt, tas ir pilnīgs jauns enerģijas virziens, kurš ir ar milzīgu perspektīvu. Un, teiksim, mums tādas speciāls jāgatavo, un tas virziens ir ļoti svarīgs. Un šodien, teiksim, jau, cik es zinu, tad mūsu Tehniskā universitātē speciālisti tiek gatavot daudz plašāk, un tas ir ļoti pareizi. Šī profesija ir vienkārši, jāsaka tā, izcila, interesanta profesija, un kuru ir arī faktiski pamatā ļoti labi atalgota. Šodien Rīgas Tehniskā universitāte sevi dēvē kā pilsētu pilsētā.
Jau pirms 40 gadiem radās ideja Rīgā izkliedētās universitātes fakultātes apvienot Ķīpseles kompleksā. Pirmā ēka tika uzbūvēta jau 1968. gadā, tomēr šis projekts tika realizēts tikai daļēji. Pašlaik Rīgas Tehniskās universitātes sapnis par vienoto kompleksu Ķīpselā piedzīvo renesansi. Notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi, lai lielāko daļu universitātes fakultāšu pārceltu vienu vietu, padarot to par modernu 3. paaudzes universitāti. Projekta pirmo posmu paredzēts realizēt līdz 2013. gada beigām. Līdzinājais ēku komplekss piedzīvos ievērojams pārvērtības un kļūs par Rīgas tēla būtisku sastāvdaļu. Āzenes ielā 12 vienā ēku kompleksā elektronikas un telekomunikāciju fakultāte tiks apvienota ar enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, padarot to studentiem par kopēju vidi darbam un komunikācijai. Mēs visi ļoti gaidām jaunās fakultātes ēkas projekta attīstību. 30. oktobrī parakstīts tika līgums ar būvniekiem, un pat labam tiek iedzīti kontrolu pāļi. Un pēc optimistiskiem scenārijiem jau gadu pusotru laikā varētu gaidīt, kad jaunā ēka jau ir pabeigšanas stadijā, un beidzot mums būs modernas laboratorijas un modernas telpas mūsu studentiem. Šodien Rīgas Tehniskā universitāte piedzīvo modernizāciju un izaugsmi. Rektors uzsver, ka tuvākajā nākotnē nepieciešams palielināt arī kontaktstundu skaitu. Neatkarīgās Latvijas laikā tagad mums pieņem tik vairāk likumu, kas it kā atslogoja studenti, ja viņam deva lielāku brīvību. Tātad vēl līdz pagājušam gadam likumi bija noteikts, ka kontaktstundu skaits nedēļā nedrīkst pārsniedz 20. Tajos vecajos padomu laikos mums bija 45 kontaktstundas nedēļā. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu inženiera kvalifikāciju, kontaktstundas bija 2 reizes vairāk nekā tagad. Un, protams, ir mainījusies visa dzīve. Mums informācijas tehnoloģijas, informācijas plūsmu, ātrums, apgūšanas metodas un daudz kas, ko var izdarīt ātrāk, bet lai iemācītos būvēt tiltus, lai iemācītos būvēt elektrolīnijas, ir vajadzīgi praktiskie darbi, ir vajadzīgas iemaņas, tieši ļoti augstas kvalifikācijas speciālistiem. Un šīs te mazās kontaktstundas, protams, samazināja iespēju, bija jāizšķirās, kaut kas bija jāatmet. Līdz ar to ir vairāk specializējušies tie studenti savā nozarē, viņiem nav tik plašas zināšanas par daudziem citiem jautājumiem, jo laiks vienkārši to neļauj. Protams, tagad ir mūža izglītība un visu mūžu jāmācās, un katram ir iespējas papildināties arī pēc oficiāla diploma iegūšanas, un to ļoti daudz cilvēku arī dara, jo mums Rīgas Tehniskā universitātē ir pāri pa 3000 tādi klausītāji dažādos mūža izglītības apmācības kursos, kas iegūst par to arī kredītpunktus un kurus tagad likums atļauj savākt un pēc kāda laika iegūt atkal nākošo grādu, vai tas ir bakalaura vai maģistra attiecīgā nozarē, kur viņš ir izvēlējies sev to interesi, kur ir. Un tāpēc es domāju, ka inženierzinātnēs un mūsu 6 inženieru fakultātēs un tāpat arhitektūras fakultātē ir jāpalielina šo kontaktu stundu skaits. Mēs to cenšamies izdarīt, bet tas, protams, prasa papildus finansējumu. Un es ceru, ka būs sapratne arī ar Izglītības zinātnes ministriju un tās vadītājiem par to, ka šo te kontaktu stundu palielināšanas gadījumā arī valsts pasūtījumam būs arī lielāks finansējums, lai mēs būtu iegūti kvalitatīvāks speciālists.